Iesākumā, kad Dievs radīja debesis un zemi, kad Viņš radīja visas dzīvās radības, lielas un mazas, jūru iemītniekus, katrus pārnotu putnu, lopus, rāpuļus, visus meža un savvaļas zvērus. Tur bija Jēzus. Kad Dievs radīja pēc savas līdzības cilvēkus, vīrieti un sievieti, un kad Viņš lika viņam augļoties un vairoties, tur bija Jēzus. Jēzus bija ar Dievu, un Viņš bija Dievs. Nekas netika radīts bez Viņa. Pirmo vīrieti un sievieti pievilka čūska, un viņi pārkāpa Dieva pavēli. Pasaulē ienāca grēks un nāve, un cilvēki tika atšķirti no Dieva. Bet Dievs apsolīja, ka reiz dzims bērns, kurš sadragās čūskas galvu. Šis bērns ir Jēzus. Pēc laika Dievs slēdza derību ar taisnu vīru vārdā Abrahams. Viņš apsolīja, ka Abrahama pēcnācējā tiks svētītas visas tautas. Šīs pēcnācējs ir Jēzus. Pēc daudziem gadiem Dievs runāja caur savu pravieti Jesaju šādus vārdus. No jaunavas dzims bērns, viņa vārds būs padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Noliktajā laikā jaunavu Mariju apmeklēja eņģelis Gabriels. Eņģelis pateica, ka viņa svētā gara spēka dzemdēs bērnu. Bērnu sauks par Dieva dēlu. Marija patiešām dzemdēja bērnu un nosauca viņu par Jēzu, tā, ka bija līdzis eņģelis. Eņģelis parādījās arī ganiem, kas naktī sargāja lopus. Eņģelis pavēstīja viņiem, ka Bētlemē ir dzimis pestītājs. Gani atrada autos ietītu bērnu, kurš gulēja silītē. Kad Jēzum bija ap 30 gadiem, vīrs vārdā Jānis kristīja viņu ūdenī, un uz viņu kā balodis nolaidas Dieva gars. No debesīm atskanēja Dieva balss: "Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts." Jēzus ar gudrību un dziļu izpratni mācīja par Dievu. Viņš dziedināja slimos, paidināja ļaužu pulkus, izdzina dēmonus un pat augšām cēla mirušos. Jēzus darīja to visu mīlestībā, lai vestu cilvēkus atpakaļ pie Dieva, sava tēva un visa radītāja. Tomēr viņa paša ļaudis ienīda viņu. Viņu bez iemesla apcietināja, apspļaudīja un šauta. Viņam uz galvas uzlika ērkšķu vainagu. Romas valdnieki gribēja atbrīvot Jēzu, bet viņa paša ļaudis atraidīja viņu. Viņi pieprasīja, lai Jēzu piesit krustā. Romiešu pārvaldnieks Poncijs Pilāts piesprieda Jēzum krustamāmu. Jēzu piespieda nest savu krustu uz Golgātas kalnu. Viņa rokas un kājas tika piesistas krustā, un viņš tika atstāts nomiršanai kopā ar 2 zagļiem. Bet pat karājoties pie krusta, Jēzus sauca uz savu tēvu, lai viņš piedod viņa pāri darītāju. Debesis satumsa, un pēc daudzām stundām pie krusta Jēzus izdvesa: "Viss piepildīts." Tad Jēzus nolieca galvu un izlaida savu garu. Viņš izlēja savas asinis par cilvēces grēkiem. Zeme ietrīcējās un tempļa priekškars pārplīsa uz pusēm. Jēzus miesas noņēma no krusta, ietina audeklā un ielika kapā. Kapa priekšā tika pievalts liels akmens, un romiešu sargiem tika pavēlēts to sargāt. Bet 3. dienā eņģelis novēla nost akmeni. Jēzus bija augšām cēlies. Viņš 40 dienās rādījās mācekļiem un tiem, kuri piesauca viņa vārdu. Jēzus mācīja par Dieva valstību un lika mācekļiem nebīties, bet stāstīt pasaulē visu,
ko tie bija redzējuši un dzirdējuši. Jēzus teica, ka ik viens, kurš viņam tic un piesauc viņa vārdu, tiks izglābts un tiks saukts par Dieva bērnu. Tad Jēzus tika uzņemts debesīs atpakaļ pie sava tēva. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs Jēzu nav sūtījis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu izglābta. Jēzus teica, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie Dieva tēva, visa radītāja, citādi kā vien caur Jēzu. Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur viņa dēlu Jēzu, bet tie, kas netic, taps pazudināti, jo sods par grēku un pārkāpumiem ir nāve. Mēs visi esam grēkojuši un darījuši ļaunu, taču Jēzus piedāvā piedot visus mūsu grēkus. Nav neviena nepiedodama grēka, bet mums ir jālūdz Jēzum piedošana. Dievs negrib, lai kāds pazustu, un vēlās, lai visi tiktu izglābti. Mums ir jāpiesauc viņa vārds un jātic viņam no visas sirds. Līdz pat šai dienai vēsts par Jēzu ir jāsludina katram cilvēkam un katrai tautai. Jēzus nāks atkal, un tajā dienā debesis satumsīs, no debesīm kritīs uguns, un zeme trīcēs. Debesis atvērsies, un Jēzus atgriezīsies lielā spēkā un godībā. Kopā ar dabasu karapulku viņš tiesās visu pasauli. Tie, kuri piesauca Jēzus vārdu, dosies uz debesīm, kuru pavadīs ar Jēzu mūžību. Viņš darīs visu jaunu. Viņš nožāvēs visas asaras, bēdas un kaunu. Bet tie, kas noraidīs Jēzu un neticēs viņam, tiks uz mūžu pazudināti. Jēzus teica, šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, bet plats ir ceļš, kas aizved uz pazušanu. Tev ir jāizdara izvēle. Vai tu uzticēsies kungam Jēzum Kristum un pieņemsi šo bezmaksas pestīšanas dāvanu? Vai arī tu novērsīsies un noraidīsi viņu? Tu vari vērsties pie Jēzus tagad pat, izsūdzi savus grēkus, un tev tiks piedots. Tici, ka Dievs augšām cēla Jēzu, un tu tiksi glābts. Tu kļūsi par Dieva bērnu. Katru savas dzīves dienu seko Jēzum un pasludini šo vēsti citiem, lai arī viņi var kļūt par Dieva bērniem. Kopā mēs saucam: Nāc, kungs Jēzu! Katrs vārds šajā stāstā ir patiesība, kā to atklāja Dieva svētā grāmata Bībele. Tu tagad pat vari lūgt kopā ar mums par savu pestīšanu. Dievs, es apliecinu, ka Jēzus ir kungs. Es ticu, ka viņš piedzima no jaunos, nomira pie krusta par maniem grēkiem un pēc 3 dienām augšām cēlās. Es atzīstu, ka esmu grēkojis pret tevi un ka nevaru darīt neko, lai izglābtu sevi. Lūdzu, piedod man, es lieku visu savu cerību tikai uz Jēzu. Es ticu, ka tagad esmu tavs bērns un pavadīšu kopā ar tevi mūžību. Katru dienu vadi mani caur savu svēto garu. Palīdzi man mīlēt tevi no visas savas sirds, dvēseles un prāta, un mīlēt citus, kā sevi pašu. Paldies, ka izglābi mani caur sava dēla Jēzus asinīm. Jēzus vārdā es to lūdzos. Āmen.